Labvakar! Es atrodos Latvijas dzelzceļa muzejā, kur šobrīd notiek atklāšana. Un šeit atklāja Art Riga Photo Fair. Tas ir kaut kas starp izstādi, gada tirgu, un tas notiek šeit jau otro reizi. Šo pasākumu organizē tie paši cilvēki, kas Art Riga Fair, kas notiek jau daudzus gadus. Varētu teikt, tā ir tāda kā mese, gada tirgus, kurā ir dažādi stendi, piedalās galerijas un arī individuāli autori. Un arī šeit, šajā fotogrāfijas mesē, ir līdzīgs formāts. Lai šeit piedalītos, stendu varēja noīrēt, cena ir no 200 līdz 500 eiro. Un dažiem autoriem bija iespēja arī uzvarēt, iespēju piedalīties konkursā. Manuprāt, tie bija 3 autori, kas savukārt ieguva šo iespēju arī tādā veidā. Un ko iesim skatīties, kas šeit notiek šoreiz. Uz svinīgu uzrunu. Aicinu visus nākt tuvāk mikrofonam pie lokomotīvas uz svinīgo uzrunu. Dear guests, I invite you to the front of the hall, in front of the locomotive for the opening speech. А там, если ты посмотрел, медведь смотрит в отражение.
Sveika! Šis pasākums notiek jau otro reizi. Jā. Kāpēc bija svarīgi to turpināt? Tāpēc, ka šobrīd man tas aizrauj, man tas liekas ļoti interesanti, un es 10 gadus rīkoju ar Riga Fairu, un man tas jau liekas bišķiņ apnīcīgi, tas iegāja kaut kādās sliedēs, un man tas pārstāja būt interesanti. Un tā fotogrāfija īstenībā tā ir mana sirdslieta. Man tēvs bija fotogrāfs, un es savu tādu maigo bērnību pavadīju, sēžot tumsā, attīstot filmiņas, jo ar laiku gribas atgriezties savās kaut kādās bērnības atmiņas, savās kaut kādās tādās izjūtās, un šobrīd fotogrāfija ir tas, kas man aizrauj. Un, ko ieteikt apmeklētājiem šeit pievērst uzmanību? Vai ir kaut kas, ar ko varētu teikt atšķirās no pagājušā gada, kaut kas īpašs, ko cilvēki varētu nākt un sagaidīt? Es mēģināju, es nezinu, vai man sanācis, bet es mēģināju sastādīt to ekspozīciju, lai viņa ir daudzveidīga. Kā tai ienākot iekšā, pirmajā baltajā zālē ir Armandāņa, trīsdimensionālas fotogrāfijas, un ir tradicionāla fotogrāfija, un ir Arturs Bērziņš, kas eksperimentē ar digitālo fotogrāfiju. Man gribējās parādīt to fotogrāfijas daudzveidību un kaut kādus nospraust, kaut kādus horizontus iedrošināt dalībniekiem, iedrošināt skatīties plašāk, skatīties, izmantot dažādus veidus, skatīties, ko dara apkārt, ja? Kā fotogrāfiju var prezentēt, kā var to parādīt, kā par to var pastāstīt. Mēģināt to iekustināt. Labi, paldies! Šie dalībnieki noteikti no viņiem Melnkalnes dzīvo Herces Novi, grupā ir darījuma centrā Kreitera pusē, ko redzēt viņu darbus Melnkalnes. Sveiks, Armand! Tu laikam esi vienīgais autors, ko es šeit pazīstu, kura darbus es atpazīstu. Kā tu šeit nokļuvi? Tas notika laikam salīdzinoši tā, nejauši, un Gaļina, izstādes kuratori arī pati uzrakstīja un piedāvāja iespēju šeit, lai es piedāvāju kaut kādus savus darbus, ko izstādīt šeit. Tas piedāvāja šo darbu, kas arī bija izstādīts ISSP galerijā šogad. Tā es arī šeit nokļuvu. Tad tu esi tā kā aicinātājs autors, kuram nav jāmaksā dalības maksa. Jā. Tad es uzaicināts. Tad Un kā tev patīk kompānija? Respektīvi, vai tu apsties pārējo pasākumu, un kā tev liekas, kā tu šeit iedaries? Manuprāt, grūti pateikt. Es laikam sen neesmu bijis arī iesaistīts tādos klasiskos fotogrāfijas pasākumos. Tādēļ varbūt, kad problēma ir tāda, ka cilvēki pie fotogrāfijas muzejus ļoti pieraduši kā tādas, kā kaut kā vienkārši, un tādēļ par šiem darbiem, ja nav paskaidrojums, ir grūti saprast, kas tas ir, un tādēļ tās, liekas, varbūt, kad viņas grūti apskatīt šajās gaismās tā tālāk, kad varbūt šī fotogrāfija prasa pārāk lielu iedziļināšanos, manuprāt. Vai tos dabas var arī nopirkt? Es skatos, ka tev nav vienam no retajiem, tev nav cenas nekādas, jo parasti visiem ir kaut kādas cenas klāt. Tas nav bijis tavs mērķis šeit? Tas nav bijis mērķis, jā. Bet es, godīgi sakot, paklausies, vai nogansāju, jo es neko nezinu.
Es neko sakarīgi nepateikšu. Jau kāds tev pirmais iespējas? Ļoti daudz cilvēku un ļoti daudz fotogrāfijas. Vai ir kaut kas, kas tev uzrunā īpaši šeit? Vēl nē. Kaut kas, kas neuzrunā? Nē, tā gluži nav. Bet, priekš manis pa daudz vienkārši nevar iebraukt. Pa daudz visi kā? Jā. Čau. Čau. Kāds tev pirmais iespējas par šo visu? Ļoti daudz labas bildes un pa kādu arī netika labai. Bet ļoti daudz tādas, zem kurām es īpaši gribētu parakstīties, bet, un kuras es diez vai gribētu iemēt, bet gandrīz viss tā, ka ir vērts redzēt. Okay. Labi, paldies. Čau, Robert. Kāds tev pirmais iespējas? Pirmām kārtām es esmu pateicīgs Riga Art Fair par šo pasākumu un iespēju piedalīties viņa atvērtajā konkursā un sīvajā konkurencē neko neiegūt, bet ienākot šeit fotoslaidšovā, tomēr ieraudzīt manu bildi un tas tomēr ir ļoti patīkami, ka ir konkurence un uzvar labākie. Un, protams, ka šis pasākums jau ir daudz noslīpētāks kā pagājušā gada. Un tas nozīmē to, ka ir progress un mēs gaidīsim nākamo gadu. Kas tev liekas noslīpētāks šeit? Es domāju, ka ir daudz melnbaltās fotogrāfijas, ir ļoti daudz tādas apsektās fotogrāfijas, un mēs jau esam tikai pusstundu. Un tāpēc, domāju, tiem cilvēkiem, kas šeit būs nākamās 4 dienas, tad, es domāju, viņi varēs atrast šeit kaut ko te. Sveiki! Kāds jums pirmais iespējas par šo pasākumu? Ir ļoti labi, ka tādi pasākumi notiek, jo Latvijā tādi pietrūkst. Kādu fotogrāfiju jūs vairāk saistīs šeit? Man vairāk patīk kreatīvā fotogrāfija, eksperimentālā, kur izmantot maksimāli tehniskie līdzekļi. Vairāk kāda kreativitāte, oriģinalitāte, tas man patīk darbos. Ir kaut kādi darbi, kas ir palikuši atmiņā? Jā, protams. Jā. Gan Eduarda Kapšas darbi bija forši. Principā man darbi patika vairākos veidos. Bija darbi, kas patika kreativitātes ziņā, tie ir Eduarda darbi, piemēram. Ļoti patika noformējums, kas ir Jurim Zaleskim. Tur varēja redzēt savu kā tehnoloģijas darbus vienkārši parāda viņu pilnā krāšņumā. Patika arī kur Alberta darbi no Lietuvas, kur arī ir kreativitāte. Neviens vien patika, jā. Interesanti. Paldies. Kas tev liekas šī notikuma plusi? Man liekas, plusi droši vien ir, kā jau parasti, ka kaut kas notiek. Otrs, ka man liekas, ka kvalitāte tomēr ir labāka nekā pagājušajā gadā. Ir, man liekas, ļoti daudz melnbaltas fotogrāfijas. Tāpat ir noformēta fotogrāfija tomēr labāk. Ir salīdzinoši maz tādu paviršu noformējumu tomēr. Ņemot vērā visas šīs iespējas, kas šeit ir, kā to var pakārt āķos un viss tas, kad ir tomēr salīdzinoši normāls noformējums. Es domāju, ka šis pasākums viennozīmīgi veicina to fotoekonomikas apriti, jo pat arī, teiksim, izdrukāt tos darbus, tas ir ieguldīti līdzekļi. Un tā, ka, labi. Jautājums, vai to kāds pērk? To mēs nezinām.
Jā, bet ja tu nepiedāvāsi, tad jau arī tu neuzzināsi vai pieprasījums. Tā ka tu jau, kā saka, tāpat kā jebkurā tirgus plasī, cik ir tava ieinteresētība kaut ko notirgot. Un, ja tev ir ieinteresētība notirgot, tad tu centīsies to tā kā izdarīt. Nezinu, samazinot cenas, reklamējoties sociālos tīklos, bet tā iespēja ir. Kas tev liekas mazāk pozitīvās lietas? Man, piemēram, liekas, ka mazāk pozitīva ir ieejas maksa, 30 € uz atklāšanu un 14 € ikdienā. Tas tomēr ir mājās pa daudz priekš tā, ko šeit var dabūt pretī. Un otrs, ka tur nezinu, plus vai mīnus, bet ka tā ir tāda absolūti paralēlā pasaule, kuru mēs droši neredzam tādā klasiskā institucionālā vidē, muzejos, nopietnās galerijās, ka šeit salīdzinoši maz varbūt tāda darba, kas varētu kvalificēties tam. Tā ieejas maksa viņa vienmēr ir tāda provokācija, bet vienlaikus tā ieejas maksa vismaz nošķir tos cilvēkus, kuriem ir tā nauda, un ja viņi ir jau piekrituši šeit par to ieejas maksu ierasties, tad tā iespēja, ka viņi tomēr kaut kā, varbūt arī kaut ko nopirks, ir daudz lielāka nekā vienkārši pūlis, kurš iziet cauri un vienkārši pasaka, es arī tā varu un neko neizdarīs. Un galu galā tā ieejas maksa vismaz parāda to, ka vai šis pasākums būs nākamgad un aiznākamgad. Jo, ja tas būtu, piemēram, dotēts tā kā no KKF, tad tas būtu arī tāds pusinvalīds, kurš arī it kā visiem tā kā ir kaut kāds viedoklis, bet viņš tā kā nav pastāvīgs. Droši vien, kad fotogrāfija arī ir stāsts par Galminu, kad tā ir tā fotogrāfija, kas ir varbūt tāda laiska, dekoratīva, viegla, lai cilvēks viņu varētu iedomāties sev mājās pie sienas. Jā, bet cilvēku mājas jau arī atšķirās. Ir jau, piemēram, cilvēkiem, nezinu, kas saka, cilvēki taisa dekoratīvos griestus, statujas liek kaut kādu, antīko kaut kādu kultūru ienes savā dzīves. Tāpēc es nezinu, ir pilnīgākās galējības. Un varbūt šī ir tā viena no tām galējībām, kuras Latvijā ir tie varbūt 100 cilvēki, kuri šeit atrodas sevi. Gan jau, ka vairāk, jā. Ko? Ejam tālāk. Каждый день.